Tā jau skaistos. Bunkurs, cik viņam liels? Bunkurs bija 14,600 litri. Tas rēkni 12 tonnas noteikti kviešu ielīdīs. Ja runājam par hederi, hederis ir lentu hederis. Cik te viss sarežģīta, cik daudz trubiņas, viss kaut kas es ar savu veco klasu, te 2 šlangi, te viņu te tik. Viņš lokās 3 daļās. Lokās. Tā flex sistēma, viņš tā kā līdzīgs Magnumam. Līdzīgs, bet, ir atšķirības, teiksim tā. Jā, nē, es tādu tehniku, godīgi sakot, es pirmo reizi skatos John Deere kombainu. Ir bijis izstādēs, es esmu redzējis, bet jā. Viņam šitie zari no plasmasa, viņa nelūst. Flip-up tītavas. Flip-up. Viņas nevis iet uz zemi reizē, tā kā parasti kombaini, bet viņas tā kā met pāri. Respektīvi, to pašu kumele kaut kādi nekerās šitajās visās malās nepietinas. Bet tā kumele ir problēma. Man viņa diezgan bieži gadās. Lentas, padomā, tas vienmērīgie padevēja masas iekšā. Augšā ir liemešu transportieris, kas papildus, teiksim, rapsim kaut kādam, vai vairāk foršāk viņš iet iekšā kopā. Cik mums te bija metri viņā? Šis ir 10 metri. 10,4. Arī vietā kabīnē. Labi, Tā īstenībā ir iekšā. aizējam uz kabīni.